Ko daru, es nav zināms neviena, bet šomēnes taisu istabu priekam, remontēju un renovēju, vairāk izdomāt neko nevarēju. Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad, atkal istabas taisītāja divi back in house. Tātad, es tā domāju. Kāpēc man ir vispār kaut kas jādara reāli? Vai kāds vienkārši nevarētu atnākt un visu izdarīt? Nē, nevar. Tāpēc man šis jādara vienai pašai. Jej! Esmu ļoti labā istabas taisītāja un tā tālāk, bet vienkārši šis ir pārāk stresaini. Esmu spēkam ir priekš. Man tagadiņās ir jābeicē šis te foršais koks. Saprotiet, nevēlos to darīt, bet man jau beļaustās visu laiku, man tas jādara. Tā kā es to darīšu. Jūs man prasat, kāpēc es tik... Tāpēc, ka man jāiet tagad ārā lietu. Jo manam tēvam vajag man paskaidrot. Pat ja es jau labāk zinu, bet Jūlija Puķe out of the house. Man patīk šī tā te. Atvainojos, ka jūs mani varat nedzirdat, jo te ir bišku tā kā atbalsts. Katrs profesionāls zina, ka viņam vajag cimdus. Lūk, mans nejaunu slapjais cimds. Man patīk tā guļumeklīgā sajūta. Visi tie sāpīgie griezumi, kas ir ādā, pazūd. Nemaz nekož, ne. Tikko sapratos, ka kaut kas nav labi, jo izskatās vienkārši pēc lakas, ko es uzkrāsoju, ja? Šitam jābūt jau beicētam, bet redz, viņš izstās tādā pašā tonī. Man nepatīk šitas te. Es vēlējos, lai man sanāk šāds tonis, un man sanāca šāds tonis. Tik līdzīgi. Un es tagad apvainojos, jo es gribēju tā, nevis tā. Vai. When I'm alone, I like to sing some songs that are very good, written for those songs. Yeah, very good songs written by me. I hope you don't even have to. Es domāju, beigšēt šito košā. Bisku pa tumsu. Bet kā tā var? Pēciņa, Šī lūk ir gatavā mēbele, kā jau jūs redzat, ļoti skaista, ļoti izteikta. Tagad, kamēr zibens zib, es beicēšu savu galdu. Saka, more about me, but more about you. Last Christmas, I gave you my heart, and it's very next day, you gave it away. This year